Esam Digituvi. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Digituvi. Jaunā sezona 2024. Kāds man jautāja digitālajos rīkos, WhatsAppā, kā tur ar to jūglas tiltu remontu, vai jēga braukt vai jāmeklē cits ceļš. Apjautājos ēterā, dabūju atbildi. Renāt, paldies. Ir korķis, joprojām remonta darbi. Meklēju, kur nogriezties. Pa jūriņu jālaiž ir. Tas ir kā organiski savā kopā bāc. Sveiciens Stāriņā, autopilotā Digituvi 2024. gadā. Es jau ieminējos, ka šodien sarunas tēma būs tehnoloģija inovācijas Baltijas jūrā no 5G līdz dronu flotei. Un pie manis ciemos LVR flote valdes loceklis Kaspars Ozoliņš. Labdien. Labdien. Un pie manis ciemos ne pirmo reizi LMT inovāciju attīstības daļas vadītājs Artūrs Lindenbergs. Sveiciens. Kā mums ir iesācies jaunais laimīgais? Es saprotu, ka tagad 4. aprīlī bišķi jocīgi jums novēlēt laimīgu jauno gadu, bet ņemot vērā, ka mēs neesam tikušies un kaut kādi plāni jau droši vien ir bijuši no 23. kas aiziet uz 24. Kā tur izskatās? Ražīgi. Mēs jau turpinam, ja pieņemsim, kāds man būtu prasījis pirms 5 gadiem, kad mēs skatītos jūras virzienā, tad laikam tāda ambīcija vīzija nebija. 5G pārklājums ir uz sauszemes jau kā saka, taisam, veidojam, liekam bāzes stacijas. Droni arī, kā saka, nav nekāds jaunums. Veidojam jau pirmo koridoru virs Ķīšu ezera, kas drīzumā būs. Un kas mums paliek? Laižam jūriņā. Vai ne? Jā, un Mūzeja ezerā. Katrā ziņā ezers jūra, jā, tas, protams, mums ir ikdiena un ļoti priecājamies kopā ar LMT būt šodien šeit un pastāstīt par to tuvāk. Es iepriekš ieziņojot tēmu rubrikai Digituvi ēterā apjautājos, kā klausītājiem liekas, kāpēc vajag 5G internetu. Kāds, kurš ir saistīts ar burāšanu, rakstā, internetu jūrā vajag, lai burātāji gan sacensībās, gan kruīza laikā var ziņas pārbaudīt. Un Facebookā galā taču kārtējā sauriet bildi ir jāieliek. Kā tur bez 5G? Sveiciens no Ģirts. Normu davotiņa brālis Ģirts, kas ir ar burātājiem uz tom. Tā kā, cerams, ka viņam ilgi nebūs jāgaida, kad varēs arī sauriet bildi jūras līcī likt iekšā. Bet pagaid, skaidra lieta, kā mēs ieviešam 5G tīklu uz sauszemes. Tas ir apmēram skaidrs. Bet jūrā taču ir pilnīgi citi noteikumi. Un kaut kādi ierobežojumi gal galā. Kā tas notiek tehniski? Turpat nav noteikumi, jo īstenībā mēs ar LVR flotu uzsākām šo sadarbību nepilnus 2 gadus atpakaļ. Jo vienā no projektiem mēs sākām domāt, kā tad 5G tīklu var nodrošināt. Un, protams, kad gan kuģiem, gan bojām, gan nākotnes vējparkiem, viņiem visiem nepieciešams pārraidīt datus. Tas ir tikai un vienīgi loģiski. No agro vēl būs autonomie kuģi un tā. Tā kā līdz to mēs domājām, kā tad to izdarīt. Bāzes stacija laikam gluži jūras vidū izbūvēt tā kā nav iespējams un nonācām pie salīdzinoši tiešām unikāla koncepta, kad īstenībā kuģi ir tās, teiksim, platformas, uz kurām izvietosies šie 5G tīklu bāzes stacijas un īstenībā kuģi pārvietojoties arī nodrošinās šo tīklu pārklājumu. Easy peasy, it kā no vienas puses, bet īstenībā tā, ka mēs sākām jau, teiksim, tā rakt mazliet dziļāk, tad saprotam, ka tas ir ļoti sarežģīts uzdevums un ejam uz priekšu. Bet 22. gadā mēs noslēdzām ar LVR flotu šo sadarbības memorandu. Tas nav palicis tikai un vienīgi uz papīra, ir jau pirmie darbi, bet es domāju, ka tā ir arī šīs dienas saruna. Jā. 2 gadu laikā mēs esam tikuši jau līdz reālu darbu uzsākšanai. Tādā ziņā papīriem esam cauri izgājuši. Papīriem esam izgājuši, jā, un pasteidzoties notikumiem uz priekšu, tad var minēt, ka ir pagājušā gada 3. kvartālā, pareizāk sakot, septembris, oktobris bija pirmie reālie testi, kad līdz septembrim mēs izvietojam nepieciešamās iekārtas uz LVR flotes kuģa Līva.
Un faktiski varam teikt, ka īstenībā Elvēra flotē ir pirmais 5G kuģis Baltijas reģionā. Tā kā, kurš tiek arī ikdienā izmantots, testēts, un īstenībā arī mūsu kolēģi jau šodien arī vizinās par Rīgas jūras līci un arī turpina šo testu. Tā kā tas reāli tiešām strādā, tas nav tikai palicis uz papīra. Tā, labi, pagaidām tas ir viens kuģis pagaid, bet tie iesaistītie tie ir visi kuģi, kas iet Baltijas jūrā, vai tie tomēr kaut kādā vīzē jums tur ir jāsasit par rokām? Tie ir arī papīri jāsakārto. Tur ir, protams, kad ar vienu kuģi, saka, to viss nepanāks, tur jābūt vairākiem, bet tāpēc arī ir šī ciešā sadarbība, tā kā Elvēra un flotas un LMT sadarbība tikai sākums tam visam. Kaspar, tu varētu izstāstīt detaļas, kā tas notiek tīri tehniski. Es paņēmu 5G rūteri, pieskrūvēju pie kuģa, garāka antena un lietu darīt. Principā, es vienkāršoju, bet kas tur cits sarežģīts? Principā tu ļoti, ļoti precīzi noraksturoji. Visticamāk, droši vien to tehnisko pusi Artūrs precīzāk pastāstīs, kas tas ir par rūteri un kādā veidā viņš tiek pieskrūvēts, bet varbūt, lai saprastu, kas tad ir Elvēra flote, lai tas nav vienkārši uzņēmums trīsburtu un flotes nosaukumā ietverošs, bet mēs esam uzņēmums, kas sniedz ostu tehniskos pakalpojumus, un mums ir sava kuģu flote, kas sastāv no aptuveni 15 kuģiem, dažāda izmēra un rakstura peldlīdzekļi, kas patstāvīgi veic savu darbību ostas teritorijā. Vispār mēs kā uzņēmums nodarbojamies ar vairākiem pakalpojumiem, kā piemēram ledus laušana, hidrogrāfiskie mērījumi, avārijas seku likvidācija, loču transfers, kuģu noma, ostu infrastruktūras apsaimniekošana, bet tai pašā laikā, pašā būtībā mums interesē gan šīs inovācijas, gan tehnoloģiska attīstība, lai nodrošinātu efektivitāti un dienas beigās celtu gan ostu konkurētspēju, gan kopējo mūsu valsts konkurētspēju. Un tāpēc mēs arī noslēdzot šo sadarbības memorandu ar LMT, kas ir viennozīmīgi inovāciju līderis mūsu valstī, secinājām, ka ir iespēja gan tehniska, gan reāli inovatīva, kādā veidā mēs varam strādāt pie šī 5G tīkla izveides. Tas ir mums interesanti, tas ir ostām interesanti, tas ir valstī interesanti, un tas ir, protams, ļoti, ļoti plašam lokam nepieciešams, tāpēc, ka šo datu pārraidi, pārvade, pārnese, ne tikai bildes sūtīšana saulrietā, kas ļoti precīzi raksturo šo nepieciešamību, bet tieši kā reiz šo datu pārnes uz birojiem, tad no jūras uz biroju, lai tu varētu pēc iespējas ātrāk apstrādāt, pieņemt lēmumus, izdarīt secinājumus un attīstīt lietas, tas ir ļoti, ļoti, ļoti būtisks faktors. Kā mums tur tehniski iepriekš ir bijis tādā ziņā, ka tu kuģo, kur tev beidzās LMT internets? To, ko mēs esam mērījuši, tad mēs veicām mērījumus ne tikai Rīgas jūras līcī, bet mēs esam to darījuši arī Somijas līcī starp Helsinkiem un Tallinu. Īstenībā tie bija, tādas pirmās iestrādes. Tad faktiski šis pārklājums no krasta ir orientējoši 20 līdz 40 km. Atkarībā no tā, kur tu atrodies uz kuģi, vai tu, protams, kad kuģis gan pamatīgi to signālu visu slāpē un tā tālāk, tās tehniskas nianses. Bet tas ir kā nodrošināt no krasta. To, ko pamatā šobrīd kuģi izmanto, ir satelīta komunikācija. Tad, kad mēs atrodamies kaut kur Baltijas jūrā pa vidu, tad, protams, krasta pārklājums nav, tad faktiski mēs slēdzamies klāt pie satelīta. Šī izslavinātā Starlink spēja un tā tālāk. Uz papīra labi, bet dzīvē netik labi. Dzīvē netik labi. Pieņemsim, to mēs esam runājuši arī ar vienu no, Baltijas reģionā lielākajiem, kuģi īpašniekiem, kas nodrošina arī pasažieru pārvadājumus, kas mums bija pārsteigums. Īstenībā šiem kuģiem ir ļoti augstas un ambiciozas prasības tīri pret datu pārraidi, kas jānodrošina tā tālāk. Te nav runa tikai par to, ka uz kuģi cilvēki tur Netflix skatās vai vēl kaut ko, bet īstenībā pats kuģis pārsūta lielu apjomu ar datu, lai viņi visu laiku monitorētu tā tālāk. Un faktiski šo datu pamatu mēs varam, samazināt tur dīzeļu patēriņu, piesārņojumu un tur vēl veselu virkni ar lietojumiem īstenībā, kur varbūt ir kaut kādi pat tādi lietojumi, ko mēs vēl šobrīd pat nezinām, ko mēs varēsim izdarīt ar šiem te digitāliem kuģiem, digitālo jūru.
Es varbūt pakomentēšu, ka ne tikai pašu kuģu tātad radītie dati, bet pieņemsim kuģu tehnisko stāvokli ir iespējams novērtēt tajā brīdī, ja tev ir šī datu pārneses iespēja. Mēs, piemēram, sniedzam šos hidrogrāfisko mērījumu pakalpojumu, kas ir tātad mēram gultni, lai attiecīgi precīzi noteiktu, kuri kuģi ceļi ir droši, kur ir mazāk droši vai kur jāveic kādas darbības, un arī šo datu apjoms sastāv no ļoti, ļoti lieliem datu kopumiem, kas ir jāpārsūta un aktīvi un pietiekoši ātri jāapstrādā, un tur arī nāk tālāk šis 5G pārklājums, un šī arī tikai viena no dimensijām, kura ietvaros, un tādas ir visās pasaules ostās nepieciešamība, lai šādas lietas attīstītu. Galu galā arī drošības stāsts, kas ir arī aktuāls tēla. Vienmēr rezultāts ir drošība gan pašiem kuģotājiem, gan attiecīgi sabiedrībai, kas atrodas ap un iekš ūdens, tā kā, jā. Tie galvenie iegūmi, bet kāda mēs līdz šim esam dzīvojuši? Kaut kāda pēkšņi Starlinks bija glābējs, labi, bet tas arī nav sens stāsts. Kāda mēs 88. laidām jūrē? Ar papīru noteikti. Viennozīmīgi ar papīru. Un šīs metodes bija lēnas, laikietilpīgas, tāpēc arī visticamāk virkni lēmumi tika pieņemti novēloti, un tāpēc visticamāk arī bija virkni atgadījumi, par kuriem droši vien šodien mēs nerunāsim. Jo te ir starpība, vai mēs runājam par kaut kādu reaktīvu darbību vai jeb preventīvu. Līdz to šie dati un tīkls un vispārējais, tas ir tiešām preventīvi, ka mēs jau redzam kaut ko mazlietiņu varam paredzēt tā kā uz priekšu. 88. tas tomēr bija atbraucam krastā un tad skatāmies, kas ir noticis. Jā, sakas nevis cēloņi. Tādā ziņā tu tagad skaidrāk zini, ko nozīmē iet jūrā. Tu ieminējies par to bīstamību. Baltijas jūra ir arī vietums kaut kur bīstama kuģotājiem. Nav runa par to, ka viņi kaut kur... Nē, es nedomāju par pirātiem. Es domāju tādā ziņā tas gultnes dēļ. Ne tikai gultnes dēļ. Nereti no kuģiem izkrīt tādas lietas, atdalās, kā piemēram ankuri vai attiecīgi šie paši koku gabali, kas atrodas tā saucamajā nulles līmenī. Un tad arī kuģiem savs vēziņš. Nē, katrā ziņā. Kur noziņo ankurs. Protams, jā. Un īpaši ostu teritorijās, kas ir tomēr paaugstināts bīstamības un strateģiskās nozīmes teritorijas, tur ir īpaši jāpievērš uzmanība šai gultnes atbilstībai kuģošanai, tāpēc, ka katrs kuģis brauc savu iegrimes apjomu un tā tālāk, tomēr tie ir dārgi pēc savas būtības un nedod Dievs, ja ostas akvatorijā atradīsies priekšmeti, kas nav identificēti priekšlaicīgi un tādējādi radīs kādam zaudējums, tāpēc šie mērījumi ir regulāri veicami. Līva ir pirmais testa kuģis, kas jau šancē jau kaut kādu noteiktu laiku, kā 5G nesis, ja? Jā, Līva ir pirmais, kas attiecīgi jūras līcī ir devies ar šo 5G, bet mums ir vēl viena ierīce ļoti interesanta, kas ir pirmais Baltijā drons, kas šobrīd arī tiek izmantots manis jau pieminētajiem hidrogrāfiskajiem mērījumiem, kas īstenībā cits starpā, kad mēs viņu prezentējām, bija arī diena, kad noslēdzām šo sadarbības memorandu ar LMT. Tas ir jūsu būvētais, LMT būvētais drons? Nē, tas ir drons, kas ir iegādāts un būvēts Norvēģijā, aprīkots ar speciālu tehniku un šobrīd ļoti veiksmīgi aizstāja līdz šim lielo kuģi, kas veic tādas pašas darbības, kas nodrošināja diezgan ievērojumu komandu, tērēja kaudzi degvielas. Tad šobrīd mēs ar šo kuģi ļoti mobīli piekļūstam gandrīz jebkurai ūdens tilpnei un esam veikuši virkne ļoti interesantu arī pētījumu. Piemēram, Baltijā dziļāko ezeru esam izmērījuši, Drīģa ezeru, 66 metri, 17 centimetri. Iepriekšējais mērījums bija 66 metri 20 centimetri. Tā kā mēs pa 3 centimetriem precizējām šo pētījumu. Jā. Un tas ir labots. Kļūda labot. Tas ir ļoti būtiski. Bet ar šo es gribēju pateikt vienkārši, ka šī ierīce ir ļoti unikāla un ļoti daudz jau arī mums ir priekšlikumi no dažādām ūdens tilpnēm, kas nekad mūžā nav bijušas tādā formātā mērītas. Piemēram, Ogres upe, kur bieži vien notiek sanesumi, īpaši pavasarī, tur jāsaprot šie gultnes veidojumi. Ir tātad arī piemēram, tas pats Latvenergo, savus HES gultnes pārmēru, un tas ir jādara regulāri. Tāpat tās ceļu būvnieki, ka tilts būvē, tur lielos kuģus neiedzīsi un attiecīgi nepiekļūs, līdz ar ko bieži vien tās mērīšanas ir ļoti primitīvas un neprecīzas. Kāpēc tas ir Norvēģijā būvēts? Es domāju, kāpēc mēs neuztaisījām šitādu? Mēs esam ceļā uz, un mums kādreiz nākošo nedēļu ir tikšanās arī ar mūsu sadarbības partneriem Rīgas Tehnisko universitāti, kas brauks un prezentēs savu kuģi, kuru tātad viņi ir radījuši. Savu dronu?
Kuģi? Kuģi? Nē. Drona tipa Tu teici kuģi, es vienkārši domāju, šie kuģi ar taisīs tā. Drona tipa peldlīdzekli, jā. Būsim uzmanīgi ar terminoloģiju, tas ļoti pareizi, bet tai pašā laikā, jā, mūsēji arī strādā un tas ir ļoti apsveicami. Un mēs tam sekojam līdzi un noteikti esam gatavi arī praktiski to izmantot, kas ir noderīgs un efektīvs. Vēl viena piebilde arī par šo te kuģu satiksmu un vispārējo, varbūt mums ir teiksim, tāds priekšstats, kad, kas tad Baltijas jūrā notiek, cik tie kuģi ir noteikti, 5 konteineru kuģi un tankuģi pāris aizpildi. Bet īstenībā Baltijas jūra ir viena no intensīvākajām, noslogotākajām kuģu satiksmēm vispār, ja mēs skatāmies gan Eiropas kontekstā, gan arī tālāk. Tāpēc, ja mēs esam interesanti, galvenokārt. Tieši tā, jā. Un tāpēc šī sadarbība... Es domāju arī no kaimiņu puses, tādā ziņā, kāpēc kas mēs tādi maziņi, bet tas ceļš ir svarīgs. Bet mēs skatāmies arī mazliet tālāk, mums ir arī šobrīd norit pārunas ne tikai ar Latvijas ostām, bet šī sadarbība ar LVR flotu mēs skatāmies plašāk, kā mēs tālāk ejam ar Vācijas ostām, ar iespējams Nīderlandes, ar Lielbritānijas. Tās ir šī brīža sarunas, kuriem jau ir interese par šo tehnoloģiju, un tas ir vienīgais veids īstenībā, kā kopsadarbībā panākt to, ka Baltijas jūra ir tiešām pirmā, kur būs pārklājums. Tā kā nav runa tikai un vienīgi tā būs pirmā vispābā? Vispābā. Tas ir vēsturiski nozīmīgi, svarīgi. Es tikko iedomājos, ka īstenībā piekrastē dzīvojošajiem arī tur zināms labums. Labi, viena daļa staigās tev tur folijas apurītēm, tu esi 5G un tas. Bet šodien laikam bišķi jau pierims. Es nezinu, tas 5G jau pierims. Varbūt kādam stilīgi tas liekas. Bet klausies, klausies, tur būs arī piekrastē dzīvojošie tādā ziņā, jo ir daudz vietas, kur ar internetu ir švaka, bet internetu šodien vajag, jo cilvēki grib dzīvot savu lauku dzīves piezīmes taisīt, bet lai šancētu pa gabalu, viņam vajag labu internetu. Es teikšu, ka piekrastē par šīm internetu problēmām, es domāju, ka viņas atsevišķos punktos varbūt kaut kur ir, kaut kas mazliet tas ātrums varbūt mazāks, kā cilvēks varbūt tur ir ekspektējis, bet tie ir ļoti reti gadījumi. Drīzāk te var būt runa, kad mēs varbūt Roņu salas iedzīvotājiem beidzot piegādāsim internetu, kur Igaunijas teritorijā varbūt viņš mazliet švakāks. Jā, un Artūrs jau pieminēja šo sinerģiju un potenciālo sadarbību arī gan ar Vāciju, gan ar apvienoto karalisti, kur, ir vērts pieminēt, ka mēs arī bijām pagājušo gadu kopā aizdevušies tāda iniciatīvas grupa, kas tad kopā ar LMT, RTU, tad 5G teritorija, valsts elektroniskie sakari un ir viens tāds ļoti aktīvs arī jaunuzņēmums, Submerge, bijām aizdevušies papētīt, kā tad viņiem šis te izcilības centrs ir veidojies un kā tiek organizēts, un mums ir diezgan liela plāni sinerģijā arī ar viņiem radīt šo vidi digitālo, kas tad palīdzēs pēc iespējas vairāk jūrniecības nozarei attīstīties un pilnveidot šo te, it kā mūsuprāt jau pašsaprotamo, bet tas, kā tu pareizi minēji, uz sauszemes, bet jūrā vēl neesošo vidi 5G ietvaros, kas paver nenormāli plašas iespējas dažādu tehnoloģiju izmantošanā, dažādu datu savākšanā, analīzē, un dienas beigās ne tikai jūrniecībai, bet ļoti daudz citām nozarēm palīdzēt. Un arī viens tāds stāsts no šīs Lielbritānijas ostas, viņi arī izmanto, protams, šos ūdens dronus. Un ņemot vērā to, ka viņam šis pārklājums nav, jeb savienojums ar mobilo tīklu, tad, diemžēl, viens no droniem bija aizmucis. Un tā arī neatrada. Pazaudēja pats. Jā, saknīt pazaudēja. Mājas pazaudēja. Un tā arī neatrada, tā kā tie ir arī faktiski gan no drošības viedokļa, gan arī zaudējumi pašai ostai. Tā kā... Tieši šajā sakarā arī Rīgas brīvosta, kas ir LVR flotes mātes institūcija, šobrīd ļoti aktīvi darbojās, vai pareizāk sakot, līdzdarbojās tādam Anglijas, Kanādas un Latvijas koprojektam par attālinātās vadības centra izveidi, ar kura palīdzību tātad tajā brīdī, kad viņš ir izveidots un darbspējīgs, tad ir iespējams, tā teikt, pārņemt šo attālināti vadīto vai noklīdušo peldlīdzekļu vadību un, attiecīgi, protams, nodrošināt to drošību
drošību, kas ir nepieciešams, lai nebūtu situācija, kad kaut kas aizpeld un pēc tam dienas beigās nodara kādam kaitējumu. Jā, viena lieta nodara tādā veidā kaitējumu, otra lieta, tu kaut kāds tur ierobežotājs arī taču var uzlikt kādam, kurš ir izdomājis rīkoties kaut kā, ne tā, kā mums gribētos. Jā, precīzi. Pilnīgi kontroli. Jā, pilnīgi kontroli, un tāda aktivitāte šobrīd ir. Tad viņi pie tās tiek strādāts teorijā, strādāts tiek pie potenciāliem likumdošanas izmaiņas aktiem, un jā, tā kā es domāju, ka tuvākā laikā mēs arī redzēsim šādu jau kontrolu mehānismu. Tas drons, par ko mēs runājam, tas bija lidojošais drons. Tas nebija, par ko man Mareks raksta, zemūdens droni. Tie būs redzami Outdoor Rīga 2024. Mareks, sūta sveiciens. Noteikti Outdoor būs kaut kas tāds redzams. Mūsu drons nav zemūdens drons. Tas ir drons. Viņš ir drons uz ūdens. Negaisa drons. Saprast, viņš nelido. Tā ir maza laiviņa. Tā ir maza laiviņa, kas ir pilotējama ar attālināti un attiecīgi veic savas darbības grūti piekļūstamās un dažādi grūti piekļūstamās. Gan seklās, gan attiecīgi piebraucam grūti pieejamās vietās. Tā ir unikāla ierīce pirmā Baltijā. Šitāds jau var būvēt un izmantot kā boltiņi, tie tur robotiņi. Šajā gadījumā preču piegādes mazie droniņi, kur parasti cilvēks ievadot pinu atsūta no tās puses man paciņu. Iespējams, kad ir tādi jau šobrīd pieejami. Vienkārši jautājums, kurš viņus izmanto. Un cik ir droši izmantot, un kāds ir pārklājums, pie kā savukārt mēs ar Artūru... Un galā, lai nevēlamas vielas neatnāk, tur atkal kaut kāda citai valstiskai kontrolē jābūt. Jo cilvēki man sūta zālīt, un tas īsti nedara. Tas notiek vairāk Dienvidamerikā noteikti šāds piegādes. Vai ne? Un tur ir koka drons tāds ar striķi. Klau, bet tā nākotne izklausās diezgan darbīgi, jāatzīst. Ļoti laba sadarbība. Vieni, kuriem ir jūra un varēšana ūdeņos, otri, kuriem ir tehnoloģiskās iespējas. Es teikšu tā, ka sadarbība, protams, ir, šis te sākums bija starp LMT un LVR floti, bet kā jau arī pieminēja, jau ir pieslēgušies, protams, kad mums šajā teiksim, aktīvistu pulciņā ir gan Rīgas Tehniskā universitāte, jau pieminētais Submerge un teritorija pasākums tā tālāk. Tā kā neviens, ne divi uzņēmumi to nevar tikai, kā saka, pacelt. Tur noteikti ir arī startupiem iespēja, kā Submergeam, un tā kā visas durvis ir vaļā. Galvenais jāiet ir uz priekšu, tehnoloģija šobrīd nav problēma. Atcerieties, kādreiz bija laiki, kad apvienotā karalistē radio ētera ziņā mēģināja rock'n'roll spēlēt pret valsts rāģiņu, pret BBC. Jo tur baigie noteikumi, un tad bija divas pirāta radiostacijas, Radio Carolina un Radio London, viņi raidīja no kuģa, tāpēc, ka, ja tu esi neitrālajos ūdeņos, uz tev neatiec tās valsts likumdošana. Tā kā es iedomājos, ka ļoti labs veids, šajā gadījumā ne par likuma pārkāpšanu es runāju, bet uz stāriņu 50. jubileju uztaisīsim raidīšanu no kuģa. Absolūti viennozīmīgi. Jo tur tas 5G mums ir vajadzīgs. 5G ir vajadzīgs ne tikai mūzikas raidīšanai, mēs atceramies arī vēsturiski ir bijis mums fakts, ka visa Latvijas valdība ir pulcējusies uz kuģi, lai pieņemtu lēmumus tajā brīdī, kad nebija droši. Un, protams, ka mūsdienu apstākļos ir tikai pašsaprotami, ka ir jābūt arī šim noteiktam pārklājumam, lai varētu šos lēmumus arī paziņot sabiedrībai. Tā kā nākamais raidījums būs no Rīgas jūras līča. Vai ne? Taisam uz 50 gadi. 4. aprīlis 2024. gads. Es saprotu, ka Kaspars bez dāvanām. Kaspars pats kā dāvana. Apsveic ar debiju stāriņu ēterā. Paldies. Bija labi, ne? Izcili. Artūrs pie manis jau ir bijis ciemos dāvanas arī dalījis. Es saprotu, ka LMT nāk ar dāvanām. Šajā gadījumā LMT vieta televīzija, kas mūsdienīga satura platforma, populārākie TV kanāli, arī Trīnieks, protams. Viennozīmīgi mēs vienmēr nākam ar dāvanām, un tad, lai pie tās tiktu, protams, ir pēdējais solis, ir jautājums. Jā, iedos jautājumu? Iedošu jautājumu. Tad tie, kas uzmanīgi klausījās, noteikti var pateikt, kā sauc kuģi, kas tiek izmantots šiem 5G testiem, un kas ir šobrīd pirmais 5G kuģis LVR flotes ietvaros. Pieminējām vairāk kārt, meitenes vārdā nosaukts kuģis. Jā, visi kuģi meitenes vārdā nosaukt, taču nē, gaismiņa arī ir. Kas ir meitene, protams? Nē, lielākoties ir dāmu vārdos, jā.
Tas ir uz laimi? Viss dāmas mūsu dzīvē ir uz laimi. Pareizi, jā, varam. Ledlauzes arī ir. Sveiciens Stāriņā. Kas zvanam? Sveiki. Ivar, labdiena. Nos. Sveiki. Būs LMTV televīzija bez maksas. Pilns komplekts uz 6 mēnešiem bez maksas. Nebija Līva. Līva? Kāpēc saka nebija? Bija Līva! Bija Līva! Līva ir pareizi atbild. Paldies! Paldies, uzspēj klausos. Mēs sarunāsim, kā tiks pie balvas. Un līdz ar to šīs dienas digitūras stāsts ir izstāstīts. Nu labi, nomaucām. Nākamreiz no kuģa. Un nāciet atkal uz kādu citu sarunas stāstu pie mūsu gandrīz apaļā galda. Šodien pie manis ciemos bija LVR flote valdes loceklis Kaspars Ozoliņš. Kaspar, čau! Čau! Un pie manis ciemos bija LMT inovāciju attīstības daļas vadītājs Artūrs Lindenbergs. Čau! Čau!